tad Michael Saylor strateģija nevis viņi nopirka Bitcoinu šodien, bet viņi tad atmaksāja savu šo te parādu, to izdarīja, šīs te parādzīmes atpirka par $1,5 miljardu ASV dolāru, kas samazina savu šo te parādu saistības, un tas man tā liekas tā baigi tieši bija uzsvērts par to, ka šajā nedēļā mēs zinām to, ka Amerikā bija šī te tā Liberty, kā viņi tur tā diena saucās, Liberty Day, vai kā viņi saucās par to, ka viņi tur piemin visus tos cilvēkus, vai karavīrs, kas cīnās par valsti, un viņam bija brīvdiena, un tad šodien tieši tirgi atvērās, šodien tad visi kustība notiekās tikai, un tad bija tā ziņa par to, ka stratēģija, ka jau kaut kādā, es nezinu, kādā periodā pirmo reizi neizdara pirkumu, bet atpērk tieši savu parādu, tā kā atmaksā. Jā, un ja mēs arī paskatāmies ETF-os Amerikā, tad īstenībā tur arī tieši kā tirgus īstenībā Bitcoins bija nokritis turpat līdz 74 kaut kādiem, un ja mēs paskatāmies arī Bitcoin ETF pēdējās 2 nedēļas ir diezgan daudz aizplūdis, ja pēdējās 2 nedēļas ir lielāka outflow un aizplūdis tur vairāk kā 2,29 miljardu ASV dolāru no Bitcoin ETF, ja mēs redzam principā no 15. maija, nevis principā, bet tā ir no 15. maija, visas tās darba dienas, ja tad ETF strādā tikai darbdienās, sestdienās, svētdienās nestrādā, un līdz 22. visu laiku pa dienām bijis lielāks outflows, un šeit arī tikai pat kādam zaļajām dienām, kad vairāk pirka. Līdz ar to tas arī tā kā parāda, Bitcoin cena vienmēr, tā kā, ja mēs redzam, kad arī krīt, tad jau, protams, mēs zinām, ka liela daļa ETF fondos, kas investē, tur arī ir tieši tādi paši cilvēki, kas investē arī parastajā kriptotirgu, kas nav caur ETF-iem.